Novada Vilces pagasta. Vairāk nekā 300 000 latu izmaksāts par zaudējumiem, ko saimniecībai nodarīja ugunsgrēks. Ugunsgrēks bija izcēlies angārā, cieta pati ēka un vairāk nekā 10 saimniecības speciālās tehnikas vienību. Iespējams noskaidrots iemesls avārijai apakšstacijā, teica viens teritorijā, kurā elektrotraumas guva viens no uzņēmuma Latvijas elektriskie tīkla darbiniekiem. Avārija varētu būt notikusi dēļ darbinieku nedrošas rīcības, nevis tehnoloģisku traucējumu. Darbinieki nav rīkojušies saskaņā ar norādījumiem. Tas gan vēl nav galīgais valsts darba inspekcijas pārbaudes lēmums. Pēc viena no galvenajiem valsts labklājības rādītājiem iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju Latvija pagājušajā gadā apsteidzot Horvātiju pakāpusies par vienu pozīciju un tagad ir 4. nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Tagad Latvijā IKP uz vienu iedzīvotāju ir sasniedzis 62% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Pārsteidzoši rādītāji Lietuvai, kas apsteigusi Igauniju, Poliju un Ungāriju. Izraēla paziņojusi par gandrīz 2000 jaunu ebreju kolonistu mājokļu celtniecību okupētajās teritorijās. Palestīniešu pārstāvji jau paziņojuši, ka šis solis var izjaukt tikko atsāktās tuvo austrumu miera sarunas. Iespēju pārdomāt saviem strateģiskajiem sabiedrotajiem piedāvā arī ASV. Šo tematu turpina Andris Lācers. Izraels un Palestīnas miera sarunu raundi arī līdz šim apturēti lielā mērā pateicoties tieši Izraels kolonistu ekspansijām. Lai arī pašreizējie plāni nebija gluži negaidīti, tie nav labs signāls ar ASV starpniecību atsāktajam miera sarunu procesam. Uz savas iniciatīvas izdzīvošanu cer arī amerikāņi, kas vairāk kārt lūguši Izraelu apturēt kolonizāciju. Mēs zinām par ēku celtniecību turpinājumu dažās vietās, un es ceru, ka palestīnieši saprot, ka atsevišķi paziņojumi vēl ir jāizdiskutē. Es domāju, ka tas nekļūs par guļošo policistu tikko uzsāktajām miera sarunām. Izrēlā labi saprot, ka celt kolonistu apmetnes, piemēram, Austrum Jeruzalemē, kuru palestīnieši vēlas par savas valsts galvaspilsētu un kuras aneksiju neatzīst vairums pasaules valstu, nav labi no palestīniešu viedokļa, taču savas intereses, protams, ir tuvākas. Palestīniešiem jāpietiek ar pat laban atvēlētajām teritorijām. Mums bija jāizdara izvēle par labu divkopienu valstī vai par labu divām valstīm. Divkopienu valsts nozīmētu konfliktu sāsināšanu. Labāk atdalīsimies un dzīvosim mierā viens otram blakus. Tikmēr vienkāršie cilvēki nedomā par ģeopolitiku, viņi varēja sadzīvot līdz šim un cer, ka spēs to arī turpmāk, neraugoties, kā tiks pārdalīts robežas. Ja nav kauja un cīņas, tad kāda nozīme, kā tiek panākts miers? Jau tagad katram ir sava reliģija, sava māja, savas biznesa. Ja ir miers, tas tā arī būs turpmāk. Rīt tieši Jeruzalemē plānots kārtējais Izraels un palestīniešu delegācijas sarunu rauns. Tad kļūs zināms, vai jaunie kolonizācijas plāni nospēlēs tādu pat lomu kā pirms 3 gadiem, kad pārtrūka iepriekšējais miera process. Andris Lācers, Latvijas televīzija. Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē šodien tiesas priekšā stājās gleznu zādzībā no Nīderlandes muzeja apsūdzētie 6 rumāņi. Pērn Rotterdamā tika nozagtas 7 gleznas, tostarp ļoti vērtīgi Picasso, Matisse, Monet un Gogena darbi, kuru kopējā vērtības sasniedz 100 miljonus eiro. Tiesā jānoskaidro intriga, kas noticis ar mākslas darbiem, kurus tā arī nav izdevies atrast. Galvenā zādzības organizētāja Radu Dogaru māte iepriekš apgalvoja, ka glezna sadedzinājusi, lai slēptu pierādījumus pret dēlu. Vēlāk viņa gan atteicās no šīs liecības. Pats Dogaru atzīst, ka ir vainīgs un lūdz viņu tiesāt Nīderlandē, solot atdot vismaz 5 no nolaupītajiem mākslas darbiem. Radu Dogaru piedāvā, ja viņu pārvedīs uz Holandi, lai tur tiesātu un sodītu atbilstoši šīs valsts likumiem, viņš atdos 5 gleznas. Tās, kas ir viņam pieejamas. Nīderlandes puse šo piedāvājumu noraida un piekrīt sadarboties tikai tad, ja tiks atgrieztas visas 7 gleznas. Līdz šim ekspertiem izdevies galvenā aizdomās turētā mātes mājas krāsnī atrast iespējams 19. gadsimtā radītu 3 gleznu paliekas. Dogaru jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā un pret viņu sākt izmeklēšanu aizdomās par slepkavību un cilvēku kontrabandu. Par zādzību viņam draud līdz pat 20 gadu cietumsods. Kopējā Rotterdamā nozagto gleznu vērtību saskaņā ar prokuratūras aprēķiniem ir 18 miljoni eiro, jeb vairāk nekā 12 miljonu latu. Taču mākslas tirgus eksperti lēš, ka patiesā vērtība varētu būt pat 100 miljonu eiro, jeb 70 miljonu latu.
Tikmēr kāda Pekinas medicīnas profesora sapnis par paradīzi zemes virsūnu ir izsapņots. Vīrietis vairāk nekā 5 gadus uz kādas 26 stāvu augstceltnes cēlis villu, kuru Ķīnas varas iestādes tagad pavēlējušas nojaukt. Akupunktūras klīnika īpašnieka villā atrodas arī koki un krūmi, kā arī mākslīgi izveidota klīns. Bažīdamies par savu drošību, no augšējiem stāviem jau izvākušies vairāk cilvēki, kuri vairāk kārt sūdzējušies arī par skaļām ballītēm. Villa apdraud ne tikai citus augstceltnes iedzīvotājus, bet arī pašu celtnes struktūru, radot sienās plaisas, kā arī bojājot ūdens cauruļvadu sistēmu. Vilnas būvēi netika dota oficiāla valdības atļauja, līdz ar to arhitektūras brīnuma īpašniekam dotas 15 dienas, lai to likvidētu. Visa zeme Ķīnā pieder valdībai, bieži vien padarot būvniecības un izīrēšanas noteikumus neskaidrus. Attālaukos Latvijas lauku novados, kur nav banku, latus pret eiro varēs mainīt pasta nodaļās. Iekšlietu ministrija un Latvijas pasts solīs īpaši gādāt par pasta nodaļu drošību laikā, kad tur būs lielākas naudas summas nekā jebkad agrāk. Taču kāds pagājušās nedēļas notikums Piltenē liek vaicāt, vai pasta nodaļas patiešām ir gatavas lielai naudai un arī lielai ļaundaru interesē par to. Piltenes pasta nodaļā caur griestiem iekļuvuši gardnaģi un netraucēti tur darbojušies, lai gan iestādi ir pašā Piltenes centrā. Tēmu turpina mūsu Kurzemes kolēģi. Šorīt jau agri no rīta pie Piltenes pasta nodaļas liela rostība. Pasts Piltenē, tāpat kā daudz viet Latvijas novada centros, darbojas vien līdz agrai pēcpusdienai. Šī ēka ir privāta īpašums. Zagļi pirms pāris dienām Piltenes pasta nodaļā iekļuvuši caur bēniņiem, jo gan pasta nodaļā, gan blakus esošajā veikalā griestus klāja viegla konstrukcija. Lai arī aizdomās turēto personu pagaidām nav, vietējie iedzīvotāji zina stāstīt, ka šāda tipa zādzības notiek ne pirmo reizi. Bieži Piltenē tā, ka kaut kādu logu izsit, kaut ko nozog, jeb šis tāds pa ilgiem gadiem neredzēts gadījums? Tekuši. Un daktars apzāg, piekāv, bet neviens neko neatrod. Neviens. Naktī netraucēt darbojoties pasta nodaļā, atlausts metāla skapis, paņemta nauda, nepilnu 200 latu vērtībā. Nemanītiem gardnaģiem izdevies arī izkļūt no ēkas, kaut ieslēgusies apsardzes firmas signalizācija. Strauji tuvojas tas laiks, kad reģionālajos centros tieši mazās pasta nodaļas būs tās vietas, kur latus mainīsim pret eiro. Piltenieki gan stāsta, ka Latvijas pasta nodaļa naudas glabāšanas drošība tos neuztrauc. Nav jau lielas uzkrājuma summas, ko šīs puses ļaudīm mainīt. Ja tik vienkārši var izņemt, vai tad tas pasts ir drošs? Es jau vispār neticu, ko tur meklēt, tur vēl pūvēs tik vien ir, ko viņi meklēt ar pastu. Mobils es varu visur samainīt. Arī internetbankā ir vajadzīgs. Kur varēs tur mainīt? Te vai Ventspilī, kur es būšu tajā laikā, man jau nekāda, teiksim, godīgi tādu uzkrājumu nav. Man būtu pensija, kādu viņi izmaksās, tādu viņi būtu. Šobrīd minētajā nodarījumā ierosināta krimināllieta, bet Latvijas pasta darbinieki drīzāk gūst papildus darba pienākumus. Skaidrs naudas maiņas uzdevumu 3 mēnešus pēc eiro ieviešanas Latvijā. Pēc Latvijas pievienošanās eirozonai iedzīvotāji sev piederošos latus bez maksas varēs samainīt pret eiro tieši Latvijas pasta nodaļās, ne tikai bankās. Tāpēc nākamā gada budžetā Latvijas pastam tiks piešķirts papildus finansējums, skaidrs naudas transportēšanas un pasta nodaļu apsardzei. Gonda Pornieciņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Zemgalē noslēgusies konkursa Eiropas gada pašvaldība pirmā kārta. Cīņu par labākās pašvaldības titulu turpinās Iecavas un Jēkabpils novadi, kā arī Jelgavas pilsēta. Žūrijas komisija gan atzīst, ka, lai konkurence būtu godīga, nolikums būtu jāmaina. Pēc pašlaik spēkā esošā nolikuma mazajiem novadiem nākas mēroties spēkiem ar lielajām pilsētām. Tematu turpina TV Spektrs. Līdz ar teritoriālo reformu par vēsturi kļuvis konkurss sakoptākais pagasts, un jau otro reizi ik viens novads var sacensties par Eiropas gada pašvaldības titulu. Paveikto kultūras, veselības, sociālās aprūpes un integrācijas jomā vērtēja īpaša komisija. Korekti izvērtēt gan esot bijis ļoti grūti, jo pēc pašreizējā nolikuma lielās pilsētas startē vienā kategorijā ar mazajiem novadiem. Bet tad, kad sākās izvērtēšana, visa komisija bija viensprāts, ka nevar izvērtēt lielās pilsētas, Jēkabpili un Jelgavu, kopā ar novadu pašvaldībām. Tāpēc arī pirmais ieteikums mūsu komisijas ir Latvijas pašvaldības savienībai, kas organizē šo pasākumu, ka
Tas nav īsti korekti un nav arī pareizi. Jelgavnieki pagājušajā gadā kļuva par labāko pašvaldību Zemgalē un līdz lielajai balvai pietrūka pavisam nedaudz. Tāpēc šogad ir uz ko tiekties. Lielas cerības tiek liktas uz kultūras jomu, tomēr arī viņi piekrīt, ka nolikumu vajadzētu mainīt. Iespējams, ka šajā kontekstā patiešām būtu vajadzīgas nelielas korekcijas, jo lielajām pilsētām būtu jāsalīdzinās un jāmērojas spēkos ar lielajām pilsētām, savukārt novadiem ar novadiem. Tam varētu piekrist. Zemgales reģionā konkursu pirmajā kārtā dalību ņēma 9 pašvaldības. Tostarp arī Iecavnieki, kas visvairāk punktu savākuši veselības aprūpē un ir starp tām 3 labākajām, kas cīņu turpinās 2. kārtā, bet piedalīties lēmuši, lai pierādītu medijiem, ka dzīvē neviss ir tikai melns. Bet vai jūs uzskatiet, ka Iecavas novadā nekas slikts nenotiek? Ja sliktas lietas, tad par sliktām lietām ir jāraksta. Bet, ja ir labas lietas, tad par tām labām lietām arī labi ir jāraksta. Nevis tās labās lietas ir jāpasniedz kā sliktas. Cīņu par Eiropas gada pašvaldības titulu no Zemgales reģiona turpinās arī Jelgavas pilsēta un Jēkabpils novads. Konkursa 2. kārta, kurā piedalīsies 3 labākās vietvaras no katra reģiona, noslēgsies oktobrī. Tās laikā tiks apzināti arī Eiropas gada cilvēki. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs. Tas dienas ziņās gandrīz viss, tūlīt vēl uzzināsiet laika prognozi. Nākamais ziņu izlaidums šajā kanālā Panorāma kā Allaž 8:30. Turpiniet skatīties! Superneto atlaiža dumtis. Cūkas lāpstiņa bez kaula maksā tikai 1 latu un 99 centīmus kilogramā. Superneto – zemo cenu līderis. Ivars Petersons, Back to the 60s, 7. septembrī Dailes teātrī. Koncertā piedalās Petersons band un pianists Gins Žilinskis, Mirāžs Pūteiklēdens, Deju grupa Ķenguroks, vokālais kvartets Harmony for Rīga, kā arī Valdis Indrišonoks, Zane Dombrovska, Mirta un Jānis Buksbukovskis. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Cilvēkam vissvarīgākais ir laiks. To nevar ne nopirkt, ne pārdot. To var tikai izmērīt. Mūsu sirds mēra mūsu laiku. Mēs varam palīdzēt tai strādāt precīzi un bez pārsitieniem. Tādēļ arī es lietoju sirdsasparīnu Hertamagnil. Hertamagnil šķidrina asinis, novērš trombu veidošanos asinsvados, uzlabo sirdsdarbību, mazinot infarkta un insulta risku. Hertamagnil ir saudzīgs un piemērots ilgstošai lietošanai. Hertamagnil dāvā jums laiku. Pagarini vasaru ar Mego, Vesko, Balbino un vinnē kādu no 125 balvām. Informācija Mego Vesko veikalos, loterijas atļaujas numurs 3314. Vai tev dažkārt šķiet, ka naktis ir pārāk īsas un tu neesi paspējis izgulēties? Vai tev jau ir savs roll-up? Iegādājies to šomēnes, jo līdz augusta beigām vismatračiem bezmaksas piegāde visā Latvijā. Dormeo. Labākam miegam. Dāvana par pirkumu? Protams! Iepircies kādā no Topshop veikaliem līdz augusta beigām un par pirkumu virs 25 latiem dāvanā saņemsi elegantu Delemano kolekcijas glāzi, bet par pirkumu virs 50 latiem saņemsi 2 glāzes. Nāc uz Topshop veikaliem Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī vai Valmierā. Šis ir lidojošais karoks no pirmās misijas. 1 sīkums, 2 sīkums, 3, 4, un beigās mēs esam ar lielu blīkšķi uz zemes. Lidojot, distance starp viņiem un mums nozīmē daudz ko. Pasaule gaida, kad viņi brauks mājās, bet Sandis Kārkliņš ir cīnījies par šo iespēju. Sandis, Par iespēju katru dienu kļūt labākam. Kur novedusi liberālā imigrācijas politika Zviedrijā un kas notiek Latvijā, kur patvērumu meklē arvien vairāk cilvēku? Uzzini raidījumā Pasaules telpa otrdien 10:10 vakarā.
Stāsts par mūsu tautiešu likteņiem 4 paaudzes, dzīves vešumā, valstī, kur varētu ietilpināt 155 Latvijas. Daba šeit Kanādā ir gaužām līdzīga tam, ko mēs redzam Latvijā. Iespējams, tieši tādēļ daudzi latvieši par savām mājām izvēlējušies tieši Kanādu. Dokumentālā filma Būt latvietim – Kanāda. Otrdienās 9:30 vakarā LTV 1. Vidusjūras reģionā pēc dažām vēsākām dienām atgriezies liels karstums, daudzviet Balkānos karstāks par 35 grādiem, bet Ziemeļeiropā ciklona ietekmē lietains un vēss laiks. Arī Latvijā šodien daudz lija, īpaši Kurzemē, un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniedz tikai 17–22 grādus. Un arī nākamajā diennaktī daudzviet Latvijā turpinās līt. Šonakt Kurzemē, īpaši nakts pirmajā pusē, lietus, pērkona negaiss un tāpat rīt īslaicīgas lietusgāzes. Temperatūra naktī 13–15 grādi, dienā plus 17 grādiem. Valsts centrālajos rajonos nakts sākumā līs, tad nokrišņi mitēsies un pēc tam atkal rīt pa dienu īslaicīgas lietavas, temperatūra naktī 12–13 grādi, dienā 18–19 grādiem. Vidzemē nakts pirmajā pusē līs ļoti stipri, gaidāms arī pērkona negaiss, rīt brīžiem uzspīdēs saule, tomēr atkal gaidāms lietus. Temperatūra naktī ap 11–12 grādiem, dienā 19–20 grādi. Latgalē nokrišņi būs mazāk, tur naktī vietām lietus un dienā dažviet nelīs nemaz, temperatūra naktī 10–12 grādi, dienā 20–22 grādi un medicīniskais laika tips 2. labvēlīgs. Kas notiek Ķīnas tautsaimniecībā? Ķīna ir kļuvusi par valsti ar 2. lielāko tautsaimniecību pasaulē. Tās ekonomiskā attīstība pēdējo 30 gadu laikā bijusi ļoti strauja. Ķīna ir pasaules lielākā eksportētāja, taču iedzīvotāju taupības un slikti attīstītās sociālās aprūpes dēļ ķīniešu preču patēriņš pašu zemē ir salīdzinoši neliels. Ķīnā pensija nodrošina mazāk nekā pusē iedzīvotāju, tāpēc valstī ir augsts iedzīvotāju uzkrājumu līmenis. Pasaules finanšu krīzes dēļ Ķīnas uzņēmējiem ir grūtāk pārdot preces ārvalstīs, pieaugusi arī konkurence. Lai Ķīnas ražotāji varētu turpināt pelnīt, ķīniešiem pašiem jāsāk tērēt vairāk. Ķīnas valdība cenšas veicināt iedzīvotāju tēriņus ar kredītiem, un pastāv bažas, ka Ķīnā veidojas pasaulē lielākais kreditēšanas burbulis. Turklāt Ķīnas tautsaimniecības straujā attīstība sāk apsīkt. Tūlīt LTV seriāls Eņģeļu māja. Tālāk detektīvs seriāls Tēvs Brauns. Pēc tam Panorāma. Jūs tāds nervos šodien. Kaut kas noticis? Man ne. Jums, laikam. Jūs gribējāt ar mani runāt? Uzreiz vērsim pie rāgiem. Nevēlaties paskatīties gleznas. Tās bieži nomierina. Paldies, nav noskaņojuma.